Sveiciens no jaunās rubrikas podcasts Sigita Runo Steps to Make ar dažādiem lieliskiem viesiem, jeb ceļu biedriem. Un šodien mums studijā ir tātad īpašs viesis. Īpašais viesis, jā, Laila. Principā par Lailu nedaudz, lai jūs tā kā saprotat to konceptu, ieskicēšu. Doma ir tāda, tātad saruna pirmkārt būs girls be girls, līdz ar to, ja tu neesi meitene vai sieviete, nu, principā tev varbūt būs bišķi too much, bišķi pa daudz varbūt info, jā. Bet ja tu esi vīrietis, tev iespējams noderēs. Iespējams, jā, jo mēs nezinām, kur šī saruna aizvedīs, jā. Tātad šobrīd mēs translējam no Romas, jā, Itālijas, un mēs ar Lailu esam tātad pazīstamas cilvēki, personības, draudzenes jau 17, 18 gadus. Nu, drīz mēs svinēsim, es domāju, savu 20. jubileju. Jāpaskatās, kas tās ir sudrabkāzes vai kas tas īsti ir, bet jā, mēs esam ilgi pazīstamas un... Nu jā, nu principā, lai jūs saprotat vienkārši, ka mēs varam brīvi runāt un mēs saprotamies no pusvārda, jā. Jā, un mums nav nekādu robežu savā starpā sarunājoties. Jā, un šis podcasts būs bez cenzūras, līdz ar to, nu, sorry, ja mēs pasakam kaut ko, kas varbūt tev liekas neadekvāts, jo, principā, mēs vienkārši cenšamies do our best, nu viss. Bet, ja tā atklāti, mēs īsti neko tādu nekad arī nepasakam pāri robežai. Mums ir tas, ka mēs vēl jūtam, ko vajag un ko nevajag teikt. Nu, es esmu kā būs šoreiz, jā. Ņemot vērā, ka alkohola lietošana negatīvi ietekmē. Jā, tāpēc nav reklāma, bet lielisks hotelis. Bet atceramies, nu tā kā. Jā, un iedeva mums, by the way, iedeva mums welcome drinkus, un tāpēc mēs varam iedzert šampanieti. Tāpat vienkāršā random ceturtdienas vakarā Romā. Kāpēc gan ne? Uz palodzes. Tieši tā, jā, jo tas nav tipiskais podcasts. Tas nav tipiskais podcasts, jā. Nu labi, tātad mēs esam Romā, jā. Mēs šeit esam tātad janvāra beigas, marta sākums. Laiks ir lielisks, jā. Jā. Starp citu, ja jūs kādreiz baidaties lidot uz Romu tā saucamajā nesezonā, ne turistu sezonā, es pat ieteiktu, ja gribās izbaudīt mierīgu Romu, ne pārāk turistīgu, kad pārāk daudz cilvēku. Tad šis ir laiks, kad es nemaz nenožēloju, ka mēs esam šeit tieši janvārī. Man nav tā sajūta, ka, ak, Dievs, vajadzēja braukt vasarā. Nu, tā kā, kāpēc mēs atbraucam? Nē. Jo īstenībā es dzirdēju, ka vasarā tieši ir tas cepiens, ir tas, ka nenormāli karsts un ka tu tieši nevari iziet ārā, tu nevari sasīt normāli bildi, jo tu esi vienkārši pārsvīdis. Jā, un cilvēku ir daudz un tas plūsma, un tu jau nogursti no tiem cilvēkiem un tās masas. Un tas, ka tev grūžās, piemēram, tā kā šodien mēs redzējām reāli cilvēks uzgrūžās virsū, un tu nejūties baigi labi. Nu, man tas čalis arī. Nu, es gribēju viņam aiziet un pateikt visu, ko es par viņu domāju. Viņš man pagrūda uz ielas. Starp citu, pirmais, kurš vispār kaut ko tādu izdarīja Romā. Jā. Jo mēs varam sākt šo tēmu par to, ka, lai nu kas, bet vīrieši šeit, ne tikai tas, ka viņi ir ļoti simpātiski un kopti, bet viņi ir... No viņiem starojās tā ļoti lielā cieņa pret sievietēm. Jā. Jo arī jebkurš kompliments, tas ir ar cieņu, nevis tāds vienkārši, mazulīt, nu tā kā, nu aiziet, nu tā kā es tevi varētu. Nē, tie komplimenti ir tādi, ka vienkārši var pateikt, kā mums vakar, kas vakar, izejot ielās. Vienkārši jūs esat skaistas un viss. Un es esmu pārsteigta par to, ka viņš tiešām pēc tam, ņemot vērā, ka viņš ir restorāna, piemēram, tas bija restorāna darbinieks, ka viņš pēc tam nesaka, nāciet šeit ēst. Jā, nāc pie mums paēst, vai nāciet, meitenes, pasēdiet pie mums. Nē. Es vienkārši gribēju jums pateikt, ka jūs esat skaistas un viss. Un viss. Čau, bella, bla, 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 viss. Jā. Un pēc tam, man liekas, forši ir tas, kad mēs to piefiksējam, un pēc tam mēs par to, tā kā tu atceries, pirmkārt, tas ceļ tātad tavu pašapziņu. Jā, un tas uzlabo tavu dienu, jo kura sieviete negrib dzirdēt, kura meitene sieviete vienalga, negrib dzirdēt, kad tu esi skaista. Jā, tieši tā. Un tu esi Romā. Jā, jo man liekas, vispārībā vīrieši mājās, no offense, jā. Pirmām kārtām, Sigit, mums ir jāpiebilst, ka tu dzīvo Latvijā, es dzīvo Nīderlandē. Jā, mums ir arī divi vēl, tā kā 3 stūris viedokļi. Latvija, Nīderlanda, Roma. Mēs varam salīdzināt no vairākām pusēm. Un es zinu arī, kā ir Latvijā, bet es nezinu, kā ir tagad, jo es tur neesmu jau ilgu laiku. Bet arī Nīderlandē, ir vairāk tā, ka vīrieši varbūt ar skatieniem vai ar smaidu var tā kā
nu, tā kā pasmaidīt un tā kā... Ka tu nolasi, nu, ka tu saproti, domā. ka viņš saprot, ka tu labi izskaties šodien, bet viņi nepateiks tieši kā šeit, kā itāļi, ka viņi vienkārši jūs esat skaistas, un tas ir viss. Jā. Nu Latvijā vienkārši defaultā neviens tev, ja tas nav tavs puisis, un tu tiešām neesi... Nē, ja tu neesi Uber sapucējusies tā, ka viņš ievēro, jo tev ir kleita, tev ir, tev ir make-ups, tev ir jauni mati tur. Jā, tieši tā. Tajā brīdī viņš ievēro, un tad viņš saprot, bet man sajūta citreiz, ka varbūt viņš to saka, tāpēc, ka tas ir tā kā pienākums? Pienākums, jā. Un tas ir, man liekas, tas ir baigais mīnus, tāpēc, ka tas, ko pirms tam mēs runājam ārpus kadriem, par to, kā uzaug meitenes tātad šeit, ja tev regulāri, random cilvēki vienkārši pasaka, ka tu vienkārši esi skaista. Viss. Jo, manuprāt, tu kā sieviete, tad, es vismaz domāju, ka pēc sevis, tā kā, ja es šeit uzaugtu, un ja man jau no bērnu kājas, tur, piemēram, vecais tētis, sāktu teikt, ka tu tur pirmām kārtām, tu esi skaista, kā ģimenē tu esi skaista, tad tu audz lielāka, un tu izej uz ielas, un tev ir, piemēram, tu jūties skaista pati, tu apzinies, bet tev vēl uz ielas vienkārši puiši var pateikt, čau, Bella, tu esi tik skaista, un viss. Manuprāt, kad arī, ka tu esi kā tāda ļoti spēcīga sieviete, spēcīga tādā ziņā, ka tev nav tāds, ak, Dievs, vai es kādam patīku, jo, zini kā, daudzām sievietēm ir tas, ka viņas izmisīgi meklē to vīriešu atzinību, jo viņas viņu vispār nesaņem nekur, jo ir tādas sievietes. Jā, bet īstenībā arī ne tikai vīriešu atzinumu, arī vienkārši komplimentus defaultā tu nesaņem. Bet, protams, bet arī tas, ka, piemēram, labi, Nīderlandē man tas ir pilnīgi ierasts, normāli, arī es to pati praktizēju jau tur ilgstoši dzīvojot, bet Nīderlandē, piemēram, ļoti normāli, kad arī sieviete, man ir bijusi situācijas veikalā, pētīju kleitu, un man garām gāja sieviete, un viņa vienkārši tā, šī kleita tev tiešām piestāvētu, un viņa paiet garām viss, un viņa tikai pat, un man tāds, tā kā, es pat viņu neuzvilku, es viņu tikai skatījos, un tā, un tu man tā pateici, jau uzvalk, ir tā vērts, un tas arī ir tāds, tad forši, un, jo Nīderlandē ir pilnīgi okei, ja sievietē pasaka komplimentu. Man arī ir darbā, es kolēģiem arī varu pateikt, šīs topiņš, tā kā, ir, un man arī citas vienkārši, wow, Laila, kas tev ar matiem? Jo tas vispār, tā pati kultūra kā tāda ļoti ietekmē, kāds tu kā personība veidojies, ja tev tā vide apkārt ir pozitīvi ietekmējoša. Jā, un regulāri tev tā kā atgādina. It kā pat citreiz pat varbūt tu zini. Novērtē. Jā, bet tas, kad apkārtējie tev iedod vēl to atgriezenisko saiti, tieši tā. Tad tev vēl tā kā, man tāds sajūta, man vēl gribās censties vairāk. Jo tātad kāds ievēroja. Nav tā, ka apmēram, piemēram, ir viena diena, piemēram, tu neizmazgā matus un aizēji vienkārši uz pārtikas veikalu, tur nopirkt pienu, neviens neievēroja, sapucējies, aizgāja nopirkt pienu, arī neviens neievēroja. Tātad, ko tu dari? Vieglāk ir neizmazgāt matus, nedarīt neko un... Jo vieglāk ir nedarīt neko. Tieši tā. Bet arī tas, kad vairāk arī varbūt iedot to drošības sajūtu, ka tā kā... šit strādā, tā kā es pati jūtos labi, un citi redzēja, ka es jūtos labi, tā kā, protams, ka tev labāk ir, ka tu jūties labi. Tātad tu darīsi visu, lai tu jūtos labi. Bet šeit vienkārši tas vīriešu, tas jaukums un tas patiesums, kad var vienkārši pateikt, tu esi skaista, vai arī vienkārši pasmaidīt, ejot garām, jau ir tāds tik jauki. Jā, un interesanti ir arī tas, kad man liekas, kad, mēs sākumā domājam, Latvijā kompliments pārsvarā izsaka turisti, turisti, tā kā, 100%, tā kā pēdējos, 2 gadus esmu Latvijā, attiecīgi atgriezusies tikai turisti. Reāli tikai turisti. Bet kā bija Jaunzēlandē? Labi, protams, arī mans draugs, tā kā, Arturs, bet ne. Arturs, tu esi māc. Man Artur, cēpums tev. Ja tu skaties. Cēpums tev. Cheers. Bet tādā ziņā vispār uz ielas, piemēram, labi, Jelgavā vispār nenāsimies, neizsaka kompliments, bet Rīgā, izsaka turisti. Jo viņi angliski attiecīgi, tātad tu saproti, ka viņš turis uzreiz. Vai arī
Jo latviski neviens nekad vienkārši randomā man nav izteicis komplimentu. Ja vienīgi tas čalis tiešām neiet pēc tā, kad mazā davai. Nu, tad viņš izsaka kaut kādu slideno komplimentu, kurš tev liekas tā kā lame. Jā. Kurš tev, tas pretēji, tas, kas šodien notika, šodien, ak, Dievs, tas saldējumu pārdevējs. Es nevaru. Nē, labi, kad es esmu pietiekami pozitīvi uzlādējusies ar visiem citiem itāļiem un to kultūru, kāda viņa ir. Cik nu mēs pa 2 dienām paspējām saprast. Bet saldējumu pārdevējs, tas viņa jālais. Es vēlējos, long story short, es vienkārši vēlējos nopirkt saldējumu. Itāliju zinām arī savu gelato. Jā, gelato. Gelato. Sakiet, kā gribiet. Tāpat kā jisks. Jisks, jā. Un man vienkārši jau palika vienā brīdī. Tiešām, tā kā es tev teicu, man gribās viņam vienkārši iepļaukāt viņu un aiztaisīt viņam muti. Jo, jā, man vienkārši pateikt, dod man saldējumu. Jā, jo tur bija tas jālais, zini, varbūt tu gribi mani ar saldējumu. Un tāds vienkārši, nē, es tevi negribu, es gribu tikai saldējumu. Un tas ir varbūt tas bišķiņ pietuvinātākais Latvijas stāstam. Jā, ka tu izej ārā, tā kā mēs nesam. Tev ir vai tas pilnīgi jālais, kurš ir tāds, tad vispār nesaki neko, tad man nevajag neko. Jā, tas tā kā mēs aizējam uz bāriem vai klubiem, pārsvarā tātad turists māk kaut kā normāli ar tevi uzsākt sarunu, un tie latvieši vai pusē tādi krieviskie, mums tāds pieredze vienkārši. Jā, tie, kas nāk ar krievim, tur jau ģevučka tur. Šampanska, davai idjom, palačka. Jā, apmēram, un viņš uzreiz, viņš pat neprasa, kā tev iet, kāds tev vakars, vai tu, nezinu, vai jūs atpūšaties divatā, ko jūs šeit darat, vai jūs esat vietējās, kaut kādi basic jautājumi. Viņi vienkārši uzreiz, davai ejam uz gultu. Un paņem šāmpu un tad ejam. Jā, bet vismaz bija šāmps. Jā, bet galvenais tas, ka, viņi pat nesaprot to, ka viņiem pat nav interesi par to, ka viņi varētu, kas tu esi? Varbūt, pirmkārt, tu esi aizņemta, vispār, tā kā nav vispār stāsts par to, ka vispār kaut kas ir iespējams, bet viņi jau pieņem, ka, tu esi klubā, tad dabējam uz gultu, bez mazvai. Tā kā šortkatā uzreiz. Tie turisti, viņi tomēr, piemēram, viņi tur, kā tev iet, tur terere, un tu, labi, skaidrs tāpatās, tur nekas nebūs, bet doma par to, ka vismaz tad tev ir normāla saruna. Pieklājīgs veids. Jā, un tev ir sajūta, ka viņš tev respektē arī. Jā, kas varbūt atstāja vienkārši pozitīvas emocijas abām pusēm, jo ne jau vienmēr ir runa par to, ka tev ir jātiek līdz tai gultai. Ne jau tas ir tas, kas ir tā kā vienkārši, es nerunāju, tā kā citām sievietēm varbūt arī tas ir galvenais. Jā. Tā kā mūsu gadījumā, ka mēs šeit atbraucām atpūsties kā 2 draudzenes, mēs esam aizņemtas draudzenes. Tā kā nav tā, ka mums vispār, ja arī neviens vīrietis nepateikt, jūs esat skaists, mums nebūtu tā, ka aktīvs. Man ir kompleksa, bet mēs varam dzīvot tālāk. Jā, tā kā tas nav tas mūsu, ka tagad Dievs, viņi neko nepateica un mums būtu tagad slikts ceļojums, bet tas galvenais nav tā, ka mēs Romu vērtētu tikai pēc vīriešiem. Protams, viņš šeit ļoti skaisti. Tā kā meitenes, ja jūs gribat redzēt skaistus vīriešu, Roma noteikti. Iespējams, visi Itālija, bet Roma Jā. Bet pats ceļojums man patīk,